Latvijā esot ieviesta jauna ceļazīme. Jūs to zinājāt? Es nezināju. Te man sanāca interesanta diskusija ar vienu pieredzējušu autovadītāju. Viņam autovadītāja apliecība ir 3 mēneši. Un pierādīt pretējo man neizdevās. Jautājums bija kāds? Vai es esmu sastapis un redzējis uz ceļiem jaunu zīmi, kas ir ieviesta? Kopā ar līdzīgiem autovadītājiem ir izsecināts, kā man raksta. Šī zīme tiek uzstādīta pie bīstamiem pagriezieniem, pie bīstamām vietām un tā tālāk. Es kategoriski saku, nē, nav. Un ar ko tā diskusija mums beidzās? Man arī pateica, redzi, pat, ja apliecībā ir visas kategorijas, vienalga tu neko nezini. Un kas tā pa zīmi? Bēdiņš. Tagad laidīšu klāt muci un došos meklēt jauno ceļazīmi Bēdiņš. Atradīšu, parādīšu jums, vai ne? Atradu! Un tomēr es atradu to Bēdiņu, klausies. 20 gadies viņu esmu redzējis. Rekuj Bēdiņš. Līkums ir. Bēdiņš ir. Tikai tagad ir jauns klasifikators jaunatnei. Tas ir Bēdiņš. Jūs to zinājāt?